Kā trenēt muguras lejasdaļu? Šajā video tev sniegšu nelielu ieskatu muguras lejasdaļas anatomijā un vingrinājumos, kurus var veikt, lai to trenētu. Tātad, to muguras lejasdaļu galvenokārt veido muguras atliecēju muskuļi, kas stiepjas no to pakauša līdz pat tavam krustukaulam, un to galvenā funkcija ir mugurkaula ekstenzija. Muguras lejasdaļas vingrinājumos tā var izpausties divos veidos. Gan kā kustība pati par sevi, kurā tavs mugurkauls salēcis un iztaisnojas, gan kā pretestība mugurkaula fleksijā, kurā tev ir jānotur neitrāls mugurkauls pret slodzi, kas velk to fleksijā. Abas kustības ir ļoti efektīvas muguras lejasdaļas trenēšanai, taču vingrinājumi, kas iesaista pretošanos mugurkaula fleksijai, pārsvarā gurna ekstenzijas vingrinājumi, kas trenē arī tavas kājas. Labs piemērs būtu rumāņu vilkme, tāpēc par tiem mēs parunāsim kāju trenēšanas video. Šajā video es tev parādīšu vienu vingrinājumu mugurkaula ekstenzijā – Jeffersona saliekšanos. Lai to izpildītu, paņem rokās svaru stieni un nostājies ar to sev priekšā. Tad sākot ar kaklu, pakāpeniski saliec savu mugurkaulu un pēc lēs atpakaļ augšā. Ja tu esi lokans un var nolikties ļoti zemu, tu vari stieni turēt zelkoņiem. Es zinu, šis vingrinājums var šķist dīvains vai pat bīstams, jo mēs visu mūžu esam dzirdējuši, ka nolicieni ir jātaisa taisni mugura, savādāk savainosies. Bet vai tā ir patiesība? Negluži. Mūsu mugurkauls ir veidots tā, lai tas varētu kustēties dažādos virzienos un veikt dažādas kustības. Un mugurkaula ekstenzija ir viena no tām. Ja tev kāds tagad pateiks, ka iztaisnot rokas ir bīstami, tu viņu nosauc par idiotu, jo roku iztaisnošana ir pieņemts kā efektīvs triceps vingrinājums. Tas pats attiecas uz to mugurkaulu. Ja tavs mugurkauls spēj veikt konkrētu kustību bez sāpēm, tu vari šo kustību iekļaut savos treniņos, lai attīstītu spēku un muskuļmasu. Protams, neuzkrāmē uzreiz stieņu 100 kg, jo šādi gan savainosies. Bet sākot ar pliku stienu un pakāpeniski pievienojot svaru, tu patiesībā samazinās traumu risku nākotnē. Kāpēc? Tavs mugurkauls jau būs piedzīvojis šo saliekto pozīciju. Un, kad tu pacelsi kādu smagu kastu ar saliektu muguru, tas atcerēsies. Mēs jau esam bijuši šajā pozīcijā ar daudz lielākiem svariem, tāpēc tā ir droši. Akūtas traumas rodas tad, kad mēs pārslogojam konkrētu ķermeņa daļu ar svaru, kuram tā nav gatava. Labs piemērs būtu smagas vilkmes mēģinājums, kur laikā tu neapzināti saliec savu mugurkaulu. Šādi samazinot sviras garumu, novietojot stieni tuvāk savam smaguma centram. Šajā gadījumā tu pats vari iedomāties, kas notiks. Tu celsi 150 kg, nekad neesi trenējis mugurkaula ekstenziju, un, kad tev mugura salieksies, tu būsi spiests šos 150 kg uzcelt ar saviem vājiem muguras ekstenzoriem. Un no šī nekas labs nevar iznākt. Tieši šī iemesla dēļ mugurkaula ekstenzijas trenēšana ir tik svarīga. Ja nu gadījumā tu pacels kaut ko smagu ar saliektu muguru, trauma risks būs krietni mazāks. Šo vingrinājumu es ieteiktu darīt ar ļoti vieglu svaru. Labāk es ieteiktu sākt vispār ar pliku stieni un trenēties 5 līdz 15 atkārtojumu diapazonā. Sāc ar 2 līdz 3 pieejamiem 2 līdz 3 reizes nedēļā, un katru nedēļu centies palielināt atkārtojumu skaitu vai svaru. Ja tu jūti, ka tu vari ātrāk atjaunoties, tur veikt vairāk pieejamus vai trenēties biežāk. Ceru, ka tev šis video noderēja, un tiekamies nākamajā video par dibenu trenēšanu. Čau!